dabūjām vēstuli. Un tādu vēstuli. No kā? No viņiem. No sporta centra, jā? No sporta centra. Jā. Kur uzrakstīts, ka viņiem ir ļoti labs reitings. Un visi ir ļoti apmierināti. Un paši ar kvalifikācijas celšanu paši tiek galā. Un tāpēc mums jūsu palīdzība nav vajadzīga. Hello, Kitty! Ai, sportcentrs. Cīnījāmies par kādu bumbu un tā arī uzvarnāca. Pašam arī izdevās individuāli veiksmīga spēle. Iznāca, jā, tur sakrit pāris goliņi. Kā nāks, viss kārtībā. Cik nu ir Miķelim? Es neceros, viņš bija mans bijušais, viņam bija daudz reizes vairāk ripu. Nu jā arī. Bijušais bija? Nu jā. Viņš bija bijušais? Es sākstos. Izdariet man kaut kādu sārtumu, it kā. Jā, būs. Bez liekiem jautājumiem. Kurš ir liekas jautājums? Kur liekas, ne? Labi, mums vairs nav. Ok, pirmais bija... Neļautība, jā? Pamazina. Es nezinu, tas jau no viņa maka. Viņi uzdod 10 jautājumus, parāda tikai 2. Un vienāds ap 2. Paldies un visu labu. Nē. 10 jautājumu, bet tu parāda 2 tikai. 2 ir traucē? Brien, tu iedod glāzīt vismaz, ko tu man tu pudoli. Dzerasies iedošu? Nu, atnes. Protams, ka es daršu. Galds jau arī tāds pats. Citu dzērienu vajadzēja likt uz tādu galdu. Nu, protams. Paldies. Mierīgi. Mēs. Treneru nozīme ļoti liela, bet dažkārt nav pilnīgi nekāda. Tu vari motivēt, nemotivēt, jā, bet tu vari... Lūst galdu, dāmas un kungi. Emocijas ir Pudeles krīt, jā. Pudeles krīt. Galvenai, saku, ļoti labs. Visu laiku gāju uz tolēt, viss bija labi. Tikai jūtu, kaut kāds karsts pārējais. Es skatos, viņš apķurēja man visu gultu. Pavisam maziņ, jā? Jā, 1 mēnesi. Svecā gaidi. Tu man vakar cik 20 minūtes vakar atņēmi iekaitīgi. Es sēdēju podu, tu man neļāvi. Neļāvi atbrīvoties. Vēl nekas neizdarīts. Nu, par to arī patāk. Nu, labi. Nav, čau! Ko par noskaņojumu pēc šādas te, teiksim tā, milzīgas uzvaras? Smagi kā tāda. Un kaut kā beigās nomierinājāmies, dabījām to savu spēles ritmu. Tad arī mēs visi arī sākām mierīgi spēlēt savu darbu aizsardzību. Stāvēs ar kājās tur bija. Stāvēs. Nu, ko par spēlīs man var teikt? Sašiņi ir bijis, daudz sodīgāk ir bijis. No. Tā, kas tas ir? Bija 99. gadā, to ir varbūt nelas latviešu valodā. Nu, kas ir? Man viņi ir uz mašīnu jāizved, laikam. Это местное телевидение? Viņa spīd vai nespīd tāds laiks? No, viņi uzspīdē, tagad viņi bišķi blāvāk, bet es saku, viņi uzspīdē. Es tagad uz kroga tev normāli aiziet. Jā? Pār neatpazīst? Varam jau? Jā, sūti projām. Tu ej... Nāc paturi. Es tev jautājums uzdošu, nāc paturi. Pret viņu ir ļoti cieša aizsardzība. Cēsim klājās krietni grūtāk. Nu, te arī kurjās kolēģis no Latvijas televīzijas nedaudz aizcerās un nokrīt ar visu tehniku, jeb savu kameru.
Tā gadās arī tā, arī viņam var būt kāds satraukums, bet tad Kristīna Silerai 5 sekundes jāveido uzbrukums. Labs metiens un Kristīna Silerai nospēlē līderis cienīgi. Tuvu, teiksim tā. Daudz netrūka, lai mēs paliktu bez kameras viens. Vai tu gribi dzirdēt manu attieksmi par sievietēm? Kā bija jūsu kanāls Sports centrs? Redzam, ka Zāliens Daugavas stadionā nav no tiem labākajiem, tāpēc to laista arī spēles laikā dažreiz, kamēr neliela pauzīte var zālīti palaistīt. Jāsapucējas. Bija satriecinājums vai nebija? No, cik ārsti apliecināja, laikam nav. Atdrīkst. Bet tu ierakstēji to? Protams, Labi, es gaidu piedāvājumu. Tā tad būs. Tur kāds 40 šķirnes ir, Juris. Jaunie spēlētāji, kā tie, kas nākuši klāt, kā viņi iejutušies, ir arī, protams, jautājums par Maiju Četmanu. Visiem interesē, cik viņš ir, kādā formā viņš ir un par cik lielā gatavībā viņš ir. Es negribu atbildēt uz jautājumu. Gan ar Ogres komandu, gan ar Maiņotas komandu. Abām divām ir pa 10 punktiem. Pirmās minūtes jau izvērsās mūsu labā, un ja mūsu kausi nosvērās uzreiz par labu mums. Jau, Džeki! Bet tu šo neraksti labāk, jā? Labi. Skaidrotu, kā komanda... Nav, es skatījos. Latvijas vēlreiz aizlūs balstiņu. Labdien! Mēs no Jūrmalas. Tas mans draugs Žoklis. Tūlīt radīsiet mani pa televīziju, it kā es esmu kā stūma. Var labāk dziesmu nodziedāt kaut kādu. Joks. Kāpēc jūs operators vienmēr smaida? Viņam raudāt vai kaut ko? Nu, varbūt uz olē, lai pateiktu. Jā. Labdien! Esiet sveicināti mūsu zemē!